Ja pēc RSS kodumā jums neparādās nekāda simptomi, tas nenozīmē, ka jums organisma nav Borrelia burgdorferi. Tas nozīmē, ka jums imunitāte ir spēcīga. Bet infekcija var gulēt ilgi jūsu organismā un parādās pēkšņi arī pēc 2 gadiem. Cilvēki saka, ka laimes slimība nav ārstējama. Nē, laimes slimība ir ārstējama. Protams, ļoti svarīgi savlaicīgi sāk ārstēšanu ar antibiotiku parasti. Mēs varam sasniegt labu rezultātu. Galvenais – savlaicīgi diagnostēt to. Ko darīt, kad tev iekoda sirds? Vispirms nomierināties, izņemt ārā erci. Protams, neizmantojam ne eļļu, ne kaut kādu speciālu šķīdumu, tikai spirtu. Ja? Vislabākais variants. Un gaidām nedēļu, 2 nedēļas, un pēc tam mums ir lieliskā iespēja savlaicīgai agrīnai diagnostikai, laimes slimības diagnostikai. Kas tas ir? Tas ir pašnoteikšanas tests. Mēs varam paši, sēžot mājās, noteikt antivielas IgM klasa. Tas ir pirmās antivielas, kas mūsu organisms sāk izstrādāt rezultātā, kad mūsu asinī tā staigātāja laima burgdorferi. Kāpēc pēc nedēļas? Kāpēc ne uzreiz? Mēs skrienam un ņemam asins un sākam izmantot šo testu, tāpēc, ka mums immunoglobulīni klasa M izraisa tikai pēc 1 nedēļas. Tu redzi, ka tajā grafikā skaidrs redzams, ka vislielākā koncentrācija tikai pēc nedēļas, 2 nedēļām varam sākt diagnostiku. Protams, ja ir iespēja apmeklēt ārstu, ja ir iespēja nodot asins laboratorijā, tas ir lieliski. Ja? Bet, iedomāties, tu dzīvo laukos, jābraukt pie ārsta vai pie ģimenes ārsta, vai dermatologs ir pieņems vasara vidu vai ne. Tagad tu atver šo kastīte un var noteikt laimu savlaicīgi. Tagad es parādīšu, kā viegli to izdarīt. Ir lancets. Ja? Apstrādāsim vietu. Arī obligāti. Paštests. Imūnhromatografiska metode. Noskruvējam zilo vaciņu. Ir pipete maziņa. Nodezinficējam vietu. Bišķiņ masīvam pirkstiņu. Paņemam lanceti. Viss. Un paņemsim maziņu pilieni. Un uzreiz iepilināsim šeit, ja? Viss, paraugs ir paņemts. Tagad paņemsim buferi un iepilināsim precīzi 4 pīlienis speciālā testēšanas vietā, lodziņā. Laimes slimības pirmie simptomi ir drudzis, var būt drudzis, galvas sāpes, mazspēks, slikta duša. Un tādi simptomi, kas mēs parasti nevaram piešķirt kaut kādam noteiktam slimībām. Vai tās ir kaut kādas respiratoras vīrus, vai tās ir laimes slimības pirmie simptomi, arī grūti pateikt. Bet ja tev bija tāds notikums, ja tev tomēr iekūda erces, ja, labāk paņem šo testu un pārliecināties, lai tev laimes slimība nav, vai, diemžēl, laimes slimība ir. Pagāja 10 minūtes un parādās krasaina līnija, viena krasaina līnija. Tas nozīmē, ka tests ir negatīvs. Tas nozīmē, ka infekcija nav, vai antivielas ir tik zema koncentrācija asinī, ka mēs nevaram noķert pagaidām. Un vēlams, protams, pēc nedēļas uztaisīt vēlreiz testu. Gadījumā, ja parādās 2 krāsainas līnijas, tas nozīmē, ka diemžēl tests ir pozitīvs. Un šajā gadījumā nekavējieties jāgriežas pie ārsta.